472 glikolīze otrā daļa. Um, Iepriekšējā sērijā stāstīja par insulīna receptoriem. Insulīna receptoru darbību var uzlabot ar uzturu bagātinātājiem. Insulīna receptoriem palīdz vanādijs, chroms un cinks. Un ja šīs minerālu vielas mums ir deficītā, šis insulīna receptors pārstāja tā riktīgi čotka strādāt un sākās insulīna rezistences, un cukurs nenonāk tavā šūnā, tas krājās riepā un tas veicina iekaisumus. Ja? Bet tad, kad glikoze ir tikusi mūsu šūnā iekšā, tad citoplazmā, citoplazma šūnā ir tā telpa, kur nav nevienas cita šūnas orgāna, piemēram, mitohondrija vai endoplazmiskā retikuluma vai kaut kas tāds. Tas notiek vienkārši šūnas telpā, notiek glikolīze, tā glikozi pārtaisa līdz piruvātam. Tas notiek 10 enzīmu procesā. Šos enzīmus neizskatīšu vienu pēc otru, nestāstīšu katru tā precīzi funkciju, tas nav svarīgi šī daļā. Man svarīgi jums ir iedot praktiskas detaļas, kas var uzlabot jūsu cukura vielmaiņu. Ja? Un tātad pirmā detaļa, par kuru es gribu sākt stāstīt, ir magnijs. Magnijs ļoti svarīgs ir cukura vielmaiņai. Skatieties, tas ir 1, 2, 3, 4. Ar ķepu jāpabrauc uz augšu. Un tas ir arī šeit. Un šeit tas ir vismaz 5 posmos piedalās cukura vielmaiņā. Magnijs cukura vielmaiņā darbojas daudz aktīvāk nekā tauku vielmaiņā. Un magnijs šī kontekstā vispār ir kā tāds lubrikants visiem šiem procesiem, kur ATP pārtop par ADP vai otrādi. Aptuveni mēģināšu izstāstīt, ko tas nozīmē. Redziet, tas notiek šeit, un šeit, un šeit, un visur, kur šis process notiek, tur ir nepieciešams magnijs. Viens izņēmums ir šis 9. enzīms, tur tas magnijam ir bišķi cita funkcija, bet tas nav būtiski. Būtiski ir tas, ka magnijs cukura vielmaiņai ir super svarīgs. Tāpēc, ja jūs ēdat daudz cukuru un esat stresā visu laiku, jums tas magnijs iespējams ir deficītā. Uzturas speciālisti saka, ka to vajag uzņemt pat 200-300 mg dienā ar uzturu bagātinātājiem, ja tev ir bezmiegs stress, ja tu esi nemierīgs un šitā un tā, un varbūt kādu hronisku iekaisumu pārņemts, iespējams tev to magniju pilnīgi noteikti nav, vajag oligočekā to var redzēt un šitā un tā, jā, bet tā lubrikanta funkcija ir vienkārši tādā cukura vielmaiņā, lai cik dīvaini neizklausītos, tiek izmantots tas ATP, kas tur tālāk uz priekšu kaut kur aiz šī procesa, aiz glikolīzes procesa ir piruvāta dehidrogenāze, pēc tam tur ir Krebs-cikls, pēc tam tur ir elektronu transporta ķēde, un pēc tam tur ir oksidatīvā fosforilēšana, kuras rezultāts ir ATP, bet redziet, to ATP jau tev pirmām kārtām jau arī vajag, lai tev normāli strādātu tavu cukuru vielmaiņu, lai cik dīvaini tas nebūtu, tev vajag enerģiju, lai sašķeltu cukuru enerģijā. Un nākamā praktiskā lieta no minerālu vielām, kas glikolīzei ir ne tik traki kā magnijs svarīga, bet vēl joprojām ir svarīga, tas ir kālijs pie paša pēdējā enzīma, kas taisa tieši pašu piruvātu. Tur ir nepieciešams kālijs. Ja, tā kā kālija deficīts arī tev var sabremzēt tavu cukura vielmaiņu. Ja. Un tas, ko es te pa magniju tieši gribēju uzsvērt, ka tieši uz cukura vielmaiņu magnijs ir ļoti svarīgs. Tas nav tik svarīgs uz tauku vielmaiņu. Tā kā uz taukiem sēžot uz keto diētām, tu vari iztikt ar daudz mazāku magnija daudzumu, un magnija deficīts tavu veselību tik stipri vairs neietekmē. Magnijs var iet visādos citos procesos, kas ir nepieciešami tavam ķermenim. Tā, nākamā tāda būtiskā lieta, kas ir nepieciešama normālā cukura vielmaiņā, ir šī pie 6. enzīma ar saīsinājumu GAPDH. Un šim te GAPDH ir nepieciešams NAD. 3 vārdos izstāstīšu, ko NAD nozīmē. NAD ir kofaktors, un šo te kofaktoru tavs ķermenis izmanto ļoti daudz procesos. Vieni no tādiem būtiskākajiem ir antioksidantu sistēmas, ja? Un enzīmi, kas aizsargā tavu DNS no oksidatīvā stresa, jeb vienkārši sakot, kad
kad tavā sistēmā dažādu iemeslu dēļ, vai tie ir uzturu deficīti, uzturvielu proficīti, ja pārāk daudz kaloriju uzturā un pārāk neaktīvs dzīvesveids, arī ir problēma un izraisa iekaisumus. Ja? Ja kaut kādu šo iemeslu dēļ, vai tev ir infekcijas, vai vēl kaut kas, tev ir oksidatīvais stress paaugstināts, šis te mazais NAD tiek patērēts kā traks, vienkārši tam patēriņš ir nenormāli augsts, un no cukura vilmaiņas tas var tikt pabīdīts prom. Šī posmā tev iestājās cukura vilmaiņas bremzes, un tas signalizē uz augšu insulīna receptoriem un saka, mums vairs nevajag cukuru, mēs to neuzņemsim, mēs to nespējam apstrādāt. Un visa tava cukura vilmaiņa sāk bremzēties. Šis tātad NAD, kā es teicu, ir kofaktors, kuru mūsu ķermenis ražo no B3 vitamīna vai triptofāna, aminoskābes triptofāna. Ja? Un ir uzturu bagātinātāji, kas šo te NAD var tev tā kā palīdzēt pacelt pie hroniskiem iekaisumiem, kā es teicu, tas ir stiprā deficītā. Un šie uzturu bagātinātāji ir tāda B3 forma, kuras nosaukuma niacīns ir tāda parastais B3, tad ir bišku krūtāks B3, kas neizraisa to saucamo B3 vitamīna alerģiju, ka tu paliec sarkans kā biete, jo niacīns ļoti stipri paplašina kapilārus un tiešām cilvēki paliek sarkanīgi, sarkani, jā, no tā vitamīna. Viņiem āda sāk niezēt un tirpt un liekas, ka ir kaut kāda alerģiska reakcija. Tā nav alerģiska reakcija, tas ir vienkārši ļoti stipri paplašinātu kapilāru efekts. Ja? Un ir citi uzturu bagātinātāji, ar ko šo te NAD var papildināt savā sistēmā. Tie ir NR un NMN. Par tiem es pastāstīšu kādu citu reizi, kas tie pa zvēriem ir un kur viņas dabūt un ko ar tiem darīt. Tā, kas bija pēdējā detaļa, ko es gribēju teikt par šito te? Jā, tas laikam arī viss. Un pēdējais faktors, kas var tā ļoti, un kas nevis var, bet arī ļoti stipri ietekmē tavu cukura vilmaiņu, ir tāds faktors kā AMP. Un šeit ir tāds vispārināts attēls, ko tas AMP jeb AMPK proteīns dara. Ja šo te proteīnu tā tad stimulē ketozes, gavēšanas, intensīvs sports un ļoti, ļoti daudz dažādas vielas, molekulas, polifenoli no augiem, dārzeņiem, garšaugiem un tā tālāk. Parādīšu sarakstu vēlāk, kas šīs molekulas varētu būt, ja? Bet redzat, šis AMPK dara ļoti, ļoti daudz, un cukura vielmaiņas kontekstā tas tā kā pabremzē glikogēna sintēzi. Glikogēns tātad cukura rezerves, ja? Tas, kad ir aktīvs, tas netaisa cukura rezerves, uzlabo asinsriti, starp citu, palīdz ar cukura uzņemšanu, ja? Ar cukuru uzņemšanu palīdz tātad, kad šis, baigi loģiski pareizi, tu esi uz keto, tavs organisms saka, klausies, ja tev būs cukurs tavā uzturā, mēs to visu uzreiz aprīsim un izmantosim riepā, neko iekšā neliksim. Ja tu gavēsi, tavs organisms ar katru gavēšanas stundu, ar katru gavēšanas dienu to cukuru varēs arvien labāk un labāk uzņemt un izmantot. Riepā nekas neies. Ja tu aktīvi sportos, tieši tas pats variants. Viss cukuriņš aizies tieši taviem fiziskajiem treniņiem. Ne? Bet šim te procesam AMPK ir ļoti tāds plašs stāsts. Parādīšu nedaudz, kā un kas no, teiksim, no uztura bagātinātājiem var palīdzēt ar šo te AMPK uzlabošanu, ja? Tā, ko jūs redzat, ko nē, jūs redzat visu, ko es. Jā, tas starp citu ir precīzāki nikotīna amīds, ir tā B3 forma, kas neizraisa to sarkanuma efektu, ja? Bet tā tad AMPK uztura bagātinātāji, jā. Tātad berberīns uzlabo šo te AMPK. Berberīns uzlabo ne tikai to, berberīns uzlabo tavu mikrobiomu, stiprina tavas zarnu aizsargļotu slāni mucīnu, kas padara tavas zarnas izturīgāks un tā. Berberīns tātad uzlabo cukura uzņemšanu, uzlabo tā cukura
izmantošanu, enerģiju, un tas efekts ir caur AMPK. Resveratrols strādā, līdzīgs efekts kā berberīnam, netik potents, es teiktu, alfa-liposkābe strādā arī uz AMPK, bet par alfa-liposkābi daudz vairāk pastāstīšu nākamajā video, kur mums būs piruvāta dehidrogenāze, kvercetīns palīdz, kanēls palīdz, zaļā tēja un zaļās tējas ekstrakts palīdz, tur droši vien arī palīdz kurkumīns un visādas šitās te miljonas lietas, molekulas no augiem, dārziņiem, ogām, augļiem. Visas šīs lietas šo te AMPK uzlabo un, kā jau es teicu, aktīvs sports, keto diētas, gavēšanas, pārtrauktā gavēšana, viss tas uzlabo cukura vilmaiņu tieši šī te posmā. Tas ir arī skaidri norādīts diagrammā. Tas ir trešais enzīms, kurš ir šis te regulators slēdzās klāt un glikolīzai saka, vai mēs gribam un varam izmantot cukuru enerģijā. Ja? Un kas ir vēl, starp citu, ļoti, ļoti svarīgi, atgriežoties pie minerālu vielām, ko es vienu svarīgu detaļu izlaidu, ir fosfors. Tas nebija atzīmēts šī diagrammā, tāpēc, ka fosfors ir šo te molekulu adenozīna trifosfāts, adenozīna difosfāts sastāvā. Saprot, tā kā jūsu enerģija tiek pārnēsēta ar fosforu. Ar fosforu, ko es gribu pateikt, neviens, to starp citu man liekas, kad asins testos fosforu mēra asins testos tiešām tikai eiro 50 tas tests maksā. Ieteikt to izmērīt, jo kāpēc arī fosfors ir šo te enerģijas molekulu ADP sastāvā starp šiem te fosforiem ir tā maģiskā enerģija, ko tavas šūnas grib un māk izmantot. Un par fosforu nedaudz. Jūs varētu iebraukt tiešām fosfora deficītā, ēdot ļoti daudz cukurs, ļoti daudz taukus un ļoti, ļoti maz proteīnus. Tas ir reāls scenārijs. Un otrs scenārijs ir, ja vēl šī kokteilī ir D vitamīna deficīts, ja? D vitamīns arī nodrošina to, ka tas fosfors netiek čurāts ārā un paliek jūsu ķermenī iekšā vairāk. Un tas fosfors ir ļoti, ļoti plaši izmantojās ne tikai kā sastāvdaļa jūsu enerģijas molekulām. Ar fosforu notiek principā dažādu enzīmu un proteīnu savstarpēju komunikāciju. Šīs fosfāta grupas tiek mētātas no proteīnu uz proteīnu, no enzīmu uz enzīmu un tā tālāk, šurpu turpu slēdzelējot šos te procesus iekšā ārā. Nenormāli svarīga sastāvdaļa. Es teiktu, ka fosfors ir tā kā otrais magnīs, bet to parasti nedzer kā uzturbagātinātāji. To dabū vienkārši ēdot kvalitatīvu gaļu. Dzīvnieku produkti ir pats kvalitatīvākais fosfora avots. Es kā vienmēr iesaku lielopus, jaunlopus, briežu saļņus un visu šito te tēmu. Tā kā principā tādas tās ātri ieskriešu lapā un paskatīsimies, vai es kaut ko neesmu izlaidis, ja? Tādu ļoti būtisku, vienu būtisku detaļu es gribētu pieminēt. Ja jums ir kaut kādi diezgan būtiski veselības problēmas, tā kā jau smagi iekaisumi, nesaprotami, neizskaidrojami, tā varbūt jums ir kaut kas tāds, kas ir minēts kā veģetatīvā distonija, trauksmes, sirds nemierīga un svīšanas vājums, vēderkrampji, seklas elpošanas un tā tālāk. Un jūs tagad esat ķērušies pie savas vielmaiņas uzlabošanas un iespējams esat paņēmuši kaut kādas multivitamīnus, B vitamīnus, varbūt tieši B1 vitamīnu. Sākot lietot šos te produktus, jums var stipri sāsināties jūsu simptomi, bet tas nenozīmē, ka vitamīni, kurus jūs lietojat, ir sūds un ka jūs atkal kārtējo reizi esat apkrāpti. Stimulējot un uzlabojot cukura vielmaiņu, jums aktivizēsies pentozes fosfāta ceļš. Tur ir pa ceļam vienkārši. Tas ir šeit. Un šis te pentozes fosfāta ceļš dara ļoti būtiskas lietas, barojās no cukura vielmaiņas, jo labāk strādās cukura vielmaiņa, jo labāk strādās pentozes fosfāts. Ko tas dara? Ko tas ceļš dara? Tas ražo kofaktoru, izejvielu,
svarīgu detaļu priekš mūsu antioksidantu sistēmas vai priekš mūsu imunitātes oksidatīvā stresa. Tas ir imunitāte var saņemt pēkšņi enerģiju saviem procesiem un var sākt gribēt risināt kaut kādu problēmu jūsu ķermenī. Tas var būt patogēns plaušās, patogēns vēderā, patogēns nezinu kur, varbūt tā ir autoimūna reakcija vai vēl kaut kas tāds. Šī te pentozes fosfāta ceļš bieži iziet no ierindas pie smagiem iekaisumiem un slimībām, un ir tāds tā kā bišku nekontrolē aiziet. Un cilvēkiem mēģinot salabot savas vielmaiņas problēmas, šis process varētu aktivizēties un visi jūsu simptomi var sāsināties vai pat parādīties jauni. Jums ir jāsaprot viena lieta, kad ja šāda problēma ar jums notiek sākot lietot gandrīz jebkuru B vitamīnu, principā tas varētu notikt, jums ir jāsaprot, ka vai nu jums ir tai tēmai jāpiet krietni gudrāk klāt, kas nav šī video ietvarā, vai šie vitamīni jālieto sākot ar ļoti, ļoti mazu devu, lēnām šo devu audzējot dienu aiz dienas vai pat nedēļu aiz nedēļas. Ja? Šis ir tāds brīdinājums, ko es redzu praktiski cilvēkiem, ka šīs problēmas notiek, tāpēc ņemiet vērā, ka tā tas var arī gadīties jums. Tas tiešām var justies ļoti bīstami. Tas nenozīmē, ka tie vitamīni ir sūds, ko jūs esat paņēmuši. Iespējams, ka tie vitamīni pat ir labi. Un ja jau tie izraisa tādu reakciju, tad jau tie ir nostrādājuši kaut kādā ziņā. Lielākoties cilvēkiem nav tādas negatīvas reakcijas pie kaut kādiem tādiem vienkārši nogurums simptomiem. Labi, neliels kopsavilkums, tātad tavai cukura vielmaiņai vajag magniju, kāliju un fosforu. Šīs lietas var redzēt oligo čekā, ļoti, ļoti iesaku. Protams, visas šīs lietas, starp citu, var redzēt arī asins testā. Ja uztaisa asins testu plus vēl oligo čeku, būtu ļoti interesanti salīdzināt, kā šie dati atšķirās tavās asinīs un tavas ādas šūnās. Un NAD kā kofaktors, kuru var dabūt no uzturu bagātinātājiem arī kā NR vai NMN vai parastā vitamīna B3, varbūt visiem tiem, kuri nav hronisku iekaisumu apsēsti, pietiks jau ar parasto B3 iespējams arī. Ja? Un procesi un lietas, kas aktivizē AMPK, es procesus neesmu pierakstījis. Jā, tātad gavēšana, keto diētas, ļoti aktīvs sports, var maukt visur reizē, protams, dabūs reiz 3 efektu, skaties, ka tu vienkārši nepārcenties, vai ne? Un dažādas molekulas, kā uzturu bagātinātājs, to var visu nopirkt, to var visu lietot. Ieiet manā lapā, izlasiet to visu lēnām un uzmanīgi. Nākamajā reizē piruvāta dehidrogenāze, ļoti liels resns enzīms ar veseliem 5 kofaktoriem, ļoti sarežģītu miedarbību ar dažādiem citiem enzīmiem, kas ļoti, ļoti būtisks ir cukura vielmaiņā, iespējams būtiskāks par visu to, ko es šeit esmu aprakstījis.